Grupas Feniks muzikanti pirms uzstāšanās Latgales kongresam veltītajā koncertā vēlā vakarā vēl mēģina Ludzas kinoteātra telpās. Sanākuši visi strādā, domstarpību nav, jo strīdiem un ilgām diskusijām vairs neesot laika. Ģitārists Aleksejs Lisovets atzīstas, ka doma par to, ka grupa varētu atkal apvienoties, virmojusi gaisā jau labu laiku, taču līdz reālai kopā sanākšanai tā arī nesot nonācis. Un tieši šis piedāvājums dziedāt Latgales kongresa 100-gades svētku koncertā latgaliski ir devis stimulu sanākt kopā gan vecajiem, gan jaunajiem grupas dalībniekiem. Es doto brīdi grupā spēlēja 2 cilvēki no pamatsastāva, kas ir Saša Cunskis, viņš dzīti spēlēja saksofonu, jo Aleksej Vohins spēlēja basgitāru. Trešais, protams, Viktors Baikovs pie mums dzīti, tas galvenais, tas ir grupas pamatsastāvs. Nu, ar gadiem pievienojas daži citi dalībnieki. Vadims Milišenkovs spēlēja bungas, Vičslavs Pilipovs spēlēja gitāru, nu, es, Aleksejs Lisovets, тоже spēlēja gitāru. Valērijas Tabaldīva dzīta. Rūdītu rokeru grupai pavisam nesen ir pievienojusies trausla garmataina meitene Valērija. Daudzi ludzānieši viņu atceras kā dziedošo ģimeņu šova dalībnieci, skanīgas un maigas balss īpašnieci. Tāpēc daudziem Valērijas izvēle dziedāt roku ir diezgan negaidīta. Īstenībā, roks arī ir ļoti labs stils mūzikā. Man arī patīk. Es arī dziedu, tā kā citos stilos mēs arī, mēģinām. Roks arī ir forši. Lai arī aizvadītā gadsimta 80. un 90. gados rokgrupas Feniks izpildījumā skanēja dziesmas gan krievu, gan angļu valodā, Feniks tagad vairāk atpazīstams kā tā laika vienīgais latgaliešu valodas nesējs latviešu rokmūzikā. Pirmā dziesma, ko grupa izpildīja latgaliski, bija Latgolei. Vārdus tai ir uzrakstījusi vietējā dzejniece no Mērcenes Marija Anžāne, savukārt mūziku grupas līderis Aleksandrs Cunskis. Ģitārists Oļegs Feniksā sācis spēlēt tālajā 1978. gadā, vēl pirms dienesta padomju armijā. Viņš stāsta, ka Feniks ir pārdzīvojis 2 atzimšanas. Pirmo reizi grupa izjuka, jo lielākā daļa komandas tika iesaukta armijā, un dziedāt un spēlēt kopā izdevās sanākt tikai pēc 2 dienestā pavadītajiem gadiem. Latgaliski sokam spēlēt, kod bija pirmais festivāls latgalīšu mūzikas. Mēs pirmie, principā, sokam dzīdot roku latgaliski. Tas jau ir iefiksēts, ierakstā Latgaļu televīzija bija Reizekne. Tiem daudz bija dziesmu, Sīva un Roks. Latgaliski bija Nuvība, dievanātai. Es pasietu, ka latgaļu valoda vairāk rokam pīsto. Oļegs atzīst, ka pirmā atkal apvienotās grupas uzstāšanās nedaudz satrauc, taču viņi strādā, un ja darbs esot labi padarīts, tad arī nav par ko uztraukties. Jau 25 gadi progoja, it kā jau visu aizmirsam, jauna, it kā pirmā klasī. Pirmais reizes. Neko saspīļosim, es domāju, par to, ka godi iet, rūkis vēl atcerās, kā spēļot. Jāatzīmē, ka otro reizi grupa pajuka 90. gados, kad, kā uzsver Feniksa līderis Aleksandrs Cunskis, bija jādomā nevis par mūziku, bet gan par to, kā izdzīvot. Bija jāizdzīvo, bija jāpelna, tāpēc katrs grozījās, kā mācēja. Uz laiku pārtraucām savu darbību, bet bijām pārliecināti, ka kādreiz atgriezīsimies. 1980. gadā es izdomāju grupai nosaukumu Fēniks, un laikam tajā jau arī ir tā nozīme un cerība, ka mēs kādreiz sanāksim atkal kopā. Vēl jau vairāk pēdējos 3 gadus mēs jau darbojāmies kopā. Mums tikai bija nepieciešams atcerēties vecās kompozīcijas, kas ir vairāk nekā 50. Jāatzīmē, ka savulaik grupa Fēniks no Ludzas bija populāra gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Tolaik puiši spēlēja gan festivālā Liepājas dzintars un Latgales mūzikas televīzijas festivālā, gan uzstājās Krievijā un Polijā, bet 1992. gadā uzstājās arī tolaik populārajā mikrofona aptaujā. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.